19. gadsimta beigās vīram vārdā Karls Friedrichs Luijs Dobermanis, kurš nodarbojās ar nodokļu iekasēšanu, vajadzēja aizsardzību. Viņš radīja suni, kuram ir spēcīgs žoklis, laba oža un dabas dots talants sargāt. Tieši tādēļ radušies mīti par dobermaņu agresiju. Tikai pēc Luija nāves suns ieguva vārdu Dobermanis. Vācieši turpināja viņa iesākto, radot vienu no pasaules drosmīgākajiem un lojālākajiem suņiem, kuram piemita ass un inteliģents raksturs. Šobrīd gribētu tos uzskatīt un uzskatu, ka tas Dobermans ir pilnīgi savādāks nekā viņš bija tur vairāk nekā 100 gadus atpakaļ. Un mēs pie tā strādājam, gan īpašnieki, gan audzētāji, gan visi pārējie pie tā, ka tas suns tiek socializēts tomēr, un viņam nav jāuzbruk no cilvēkiem, no suņiem, no bērniem. Šī suņa cēlums, graciozitāte un temperamentīgais raksturs ir tas, kas piesaista vairumu dobermaņu mīļotāju. Kupētās ausis un aste padara suņa izskatu vēl iespaidīgāku. Latvijā kupēšana gan ir aizliegta. Cilvēks, kurš zina, kā jāizskatās kupētam sunim, tam kādi 90% nepatīk. Ja? Viņam ir grūti pieņemt jauno tēlu. Tas, kas nezina, kā izskatās dobermans, viņš ar lielu sajūsmu. Ja? Standarts pieļauj abu izskatu piedalīšanos izstādēs. Ja suns dzīvo valstī, kur kupēšana ir atļauta, viņš var piedalīties. Atzīsim, nekupēts dobermanis izskatās mīļāk, bet raksturs gan šiem suņiem tāpēc nemainās. Viņš ir ļoti drošs suns. Viņš nekad neļaus apbiežot savus mājas iemītnieks. Viņš sadzīvo ļoti labi, bet nepacietīs nevienu svešu. Ja? Tas nav suns, ko var glaudīt kāds svešs, vai kas viņš ir neusticīgs pret svešiem. Kā ar agresiju? Vai filmās apspēlētais mīts par dobermaņa vienmēr agresīvo dabu ir patiess? Ja tas suns ir, socializēts un, gājis skolā, tad jau tas agresijas kā tāds viņam nebūs bez šaubām. Ja? Bet tam sunim ir izteiktas apsardzi. Ir savas teritorijas apsardzi, dzīvokļu mājas apsardzi, ja? Saimnieku apsardzi. Ja? Viņš ļoti ātri visu apgūst, jā. Viņš ātri saprot, ko no viņa grib. Viņi tiek sākt mācīt principā jau no kucēna vecuma, pamazām. Tas viss tiek darīts tikai ar pozitīviem stimuliem, nekādā gadījumā ne ar sodīšanu. Tas tiek darīts ar kārumiem, ar rotaļlietām, lai viņam patīk tas viss. Un, ja viņam tas viss patīk, viņš arī to labprāt dara. Dobermaņi ir lieliski palīgi policijas un armijas darbā. Meklē mīnas, narkotikas, strādā uz pēdām. Viņiem piemīt zinātkārs raksturs, un, ja saimnieks spēs suni ieinteresēt, no viņa izaugs lielisks palīgs un kompanjons. Galvenais mīnus tas, ka viņš ir jānodarbina visu laiku. Ja cilvēks to nav gatavs, tad labāk neņemt, jo tad viņam sāktas izpausties mājas demolēšanā, ja viņš nav nodarbināts. Lai gan dobermanis ir kopumā veselīga šķirne, tam vājā vieta ir sirds. Suņiem bieži ir iedzimta sirds problēma – kardiomiopātija, tāpēc der pārbaudīties. Dobermanis nav piemērots mīlulis jebkuram. Cilvēkam jābūt ar spēcīgu raksturu un ieinteresētam strādāt ar suni jau no pirmās dienas. Tas ir suns aktīviem, sportiskiem cilvēkiem, kam patīk staigāt, kam patīk aktivitātes. Savādāk viņi nevar tikt galā. Viņš prasa daudz fizisku aktivitāti. Viņš prasa ļoti daudz uzmanības. Viņš ļoti daudz dod arī atpakaļ. Ļoti daudz mīlestības, ļoti daudz jauku brīžu.